Pornogrāfijas atkarība ir viena no klusākajām un destruktīvākajām atkarībām, kura man ir bijusi, un man ļoti pavadīs, ka es viņu spēju atmest esmu, bet tas nemaina faktu, ka tie blakus efekti un iespaidi līdz pat šai dienai kaut kur uzpeldnies viņus turpina attīrīt. Bet šis būs tās TMI 18+ video. Ceru, ka varbūt kādam noderēt, lai to varētu atmest, jo es zinu, ka tagad jauniešu vidū un arī tam līdzīgi visi piedurās pa gūnošanu visiem tie video, kas ir, un, protams, kaut kādā līmenī viņi smieklīgi ir, bet tas nemaina faktu, ka šis bija ļoti problemātisks, man ļoti paldies, kas tika vaļā, jo man tas viss sākās, diemžēl, ļoti agri. Man šeit, ka pirmo reizi kaut kā tādu video redzēju, man bija 8 vai 9 gadi, ļoti agri, un vienīgais, ko es atceros par to reizi, ir tas, ka es neatceros, ko es skatījos, es nesapratu, ko es skatījos. Bet es saprotu, ka ķermenī bija kaut kāda veida reakcija, un tas, ko es atceros, ka vienkārši tas apjomos, kā kas sodīgi. Es biju daudz pa jaunu, lai to vispār saprastu, bet, loģiski, pārāk jās. Bet, lai tas paliek tā vēsturē, kā bija, neko nevar mainīt. Ja kas tā ir seksuālā vardarbība. Bet vilkās līdz kaut kādam 20, 21 gadu vecumam man šķiet, un tad, paldies Dievam, es tiku no tā visa vaļā. Bet, Goon Masteris tur principā biju, ja es kibidīju. Bet tik tiešām tikai pasliktināts ilgtermiņā. Un cilvēciskā ziņā tas man vienkārši padarīja daudz īgnāku, neapmierinātāku, agresīvāku. Un vienkārši arī tas, ka cilvēciskā ziņā tu pretējo dzimumu vienkārši par cilvēku nevarēji uzskatīt. Jo tu skaties tos video, un tas ir daļa, kā tu interakto ar kaut kādu veidu pretējo dzimumu, un tu vienkārši ilgtermiņā tu viņu vairs nespēji gan redzēt kā cilvēku, un paldies Dievam, tagad tas situācija mainās, bet tas nemaina faktu. Tas reāli bija viens no tādām lietām, ko es tagad atpakaļ skatājos vairāk redzu, ka tā agresija, tā neapmierinātība, tā viss, kas bija, tas tikai pasliktina to ciklu, un vienkārši jau vairāk skaties, jo sliktāk arī paliks. Un daudziem ir kā džekiem vai pat meitenēm, arī, kurām patiesībā tā atkarīgi ir, tas vienkārši, tu gribi kaut kādā veidā atrast savu partneri vai ko, veidot dzīvi, bet tu nespēji tā atkarība pārņemt to dzīvi. Gribi konkrētu piemēru, Kaņēs Vesa Bjanku. Kaņēm ir vistrakākā porno dikšanas, ko šobrīd esmu redzējis no tādiem A-list celebrities. Jūs tiešām veidā var redzēt, ko viņš izdarīja Bjanku. Tas ir gala rezultāts, ja tu netiec galā ar šo visu. Tas tiešām veidā iznīcinās to savu dzīvi. Un man paveicās, ka es tiku galā. Es vienkārši vienā brīdī sapratu, es nezinu, kas notiek, bet vienkārši kaut kādā veidā pateicu, nē, šis vienkārši man nāk pa sliktu. Es tiku mierā, protams, ik brīdi kaut kādu rīlavs, kad nezinu, tur tagad reizi bēnsī vai trijos tu kaut ko atradi, vai sporta pēc pasjos, kas ir godu vārds. Neuzrunā nekādā veidā, nav nekāda atdeve, nekas. Vienkārši es jūtu, ka tas ir tik fake, ka man neinteresē un viss, bet tā kā es spēju to visu atnest, un arī, godīgi sakot, dzīves kvalitāte uzlabojas. Es mierīgāks esmu, cilvēcīgāks, cilvēciskāks mazliet. Un tajā ziņā, ja kādam ir šī atkarība, ļoti iesaku mēģināt atmest, tas tikai nāks tev par labu. Un, ja tev liekas, ka tev to materiālu vajag, sāc izmantot savu iztēli, varbūt būs daudz labāk nekā tev sākumā liekas, ka bija.